Jau vairākus gadus uzņēmēji Latvijā uzsver darba spēka trūkumu problēmu, kas kļūst par vienu no galvenajiem ekonomikas attīstības kavēkļiem. Kā Latvija šajā ziņā izskatās uz Eiropas Savienības un Baltijas fona, kādi ir iespējamie risinājumi un kā tie ierakstās mūsu ekonomikas attīstības plānos? Par to žurnāla Bilance marta numurā. Pēdējos gados Latvija tiešām kļuvusi par vienu no Eiropas Savienības topa augšgala valstīm brīvo darba vietu īpatsvaru ziņā. Pagājušā gada 3. ceturksnī šajā rādītājā ar 2,8% brīvo darba vietu mūsu valsts ieņēma 8. vietu Eiropas Savienībā. Mūsu Baltijas kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā brīvo darba vietu īpatsvars bija mazāks, pa 2%. Augsts brīvo darba vietu īpatsvars tiek uzskatīts par vienu no indikatoriem, kas liecina par atbilstošas kvalifikācijas darbinieku trūkumu darba tirgū. Šo pieņēmumu apstiprina vienlaikus it kā paradoxālais fakts, ka arī bezdarba līmenis Latvijā ir salīdzinoši augsts. Pērn decembrī ar 6,6% bezdarbnieki ierindojot mūs 10. vietā ES. Abu rādītāju kopskats liek domāt, ka Latvijā liela problēma ir darba spēka kvalifikācijas neatbilstība darba tirgus prasībām, jo lielākā daļa no pārējām valstīm ar visaugstāko brīvo darba vietu īpatsvaru ir ar viszemākajiem bezdarba līmeņa rādītājiem – Čehija, Vācija, Nīderlanda un Malta. Šajās valstīs tātad ir gandrīz izsmelti vietējā, kā arī ievestā darba spēka resursi. Taču Latvijā pastāv lielas šķēres starp bezdarbnieku īpatsvaru un brīvo darba vietu īpatsvaru. Iznāk tā, ka vienlaikus trūkst gan darba vietu, gan darbinieku, jo prasmes un vajadzības nesatiekas. Darba spēka trūkuma risināšanai ir divi iespējamie varianti – ārvalstu darba spēka ieviešana vai iekšējo rezervi meklēšana. Uzņēmēju organizāciju pārstāvi pauž, ka situācijas operatīvai risināšanai bez ārvalstnieku ieviešanas neiztikt. Atšķiras tikai pozīcijas nianses. Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības jomas eksperte Liene Voroņenko runā tikai par augsti kvalificētajām profesijām, bet Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris saka, ka nepieciešams arī mazāk kvalificēts darba spēks. Savukārt, Latvijas bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs aicina uzmanīties ar ārvalstu darba spēka piesaisti zemes kvalifikācijas profesijās. Lai gan īstermiņā var šķist vieglākais un ātrākais, ilgtermiņā tas nebūšot labākais risinājums ekonomikai. Daudz vērtīgāk būtu skatīties uz iekšējiem resursiem, kas pēc ekonomista aprēķiniem Latvijā vēl ir ap 70 000 cilvēku. ES valstu nodarbinātības līmeņa dati liecina, ka 2022. gadā Latvija ar nodarbinātības līmeni gandrīz 64% apmērā atradās aptuveni ES vidusdaļā, taču Lietuvā un īpaši Igaunijā šis līmenis bija krietni augstāks, attiecīgi 66,2% un 69,2%. Lai aktivizētu iekšējos darba spēka resursus ar nepietiekamām prasmēm, atkal ir divi ceļi. Viens no tiem – cilvēku atgriešana darba tirgū vispār. Otrs, par ko runā un domā vēl mazāk, bet ko jau iepriekšējā ekonomikas ministre Ilze Indriksone definē kā mērķi, kas ļautu celt valsts kopējo ekonomikas jaudu un cilvēku labklājību, nodarbināto pārkvalificēšanu no vidējas uz augstas kvalifikācijas profesijām. Un te sākas problēmas, jo, kā uzsver Liene Voroņenko, valsts līdzšinējās pārkvalifikācijas programmas samet visus vienā maisā. Pirmajai grupai, vismazāk kvalificētajiem un sociālo problēmu skartajiem bezdarbniekiem, sākumā būtu nepieciešama pavisam cita – sociālā darba un mentoringa pieeja. Savukārt otrajai grupai pārkvalifikācijas iespēja gandrīz vispār nav, jo Nodarbinātības valsts aģentūras apmācība programmas ir paredzētas pārsvarā tikai bezdarbniekiem vai bezdarba riska grupās esošajiem. Pārkvalifikācija kopumā tuvākajos gados Latvijā būs nepieciešama ap 300 000 cilvēku, bet ieplānotajās programmās paredzēts aptvert tikai līdz 50 000 iedzīvotāju. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrijas žurnālam Bilance sniegtā informācija liecina, ka Lietuvā tiek īstenota krietni plašāka pieeja darba spēka pārkvalifikācijā. Līdzīgi kā Latvijā bezdarbnieku pārkvalificēšana nodota sociālo lietu ministrijas pārziņā, taču ekonomikas un inovāciju ministrija strādā tieši nodarbināto speciālistu segmentā. Un pārkvalifikācijas apjoma tajā ir gana masveidīgi. Saskaņā ar ministrijas sniegtajiem datiem jau laika posmā 2014.
2014. līdz 2020. gadam kvalifikācijas celšanas apmācības izgājuši vairāk nekā 100 000 nodarbināto, un šim mērķim ieguldīt ap 82 miljoniem eiro. Latvijas ekonomikas ministrija sola, ka gan formālajai izglītībai, gan pieaugušo pārkvalifikācijas programmām veidošot jaunu pasūtījumu, raugoties tieši caur darba spēka kvalifikācijas paaugstināšanas mērķa perspektīvu.